Iepriekšējā sērijā Ziet. Tev laiks beidzies. Šis mačs ir beidzies. Ar šo uzvaru Rjota Kisei ir ticis pusfinālā. Ja es nesākšu spēlēt labi tagad, kad tad? Kagami ir ticis pusfinālā. Tur viņš tiksies ar Rjotu Kisei. Palicis tikai viens ceturtajā fināla mačs starp Seishiro Akashi un Sanni Midorimu. Ar jums kopā bija Deivids Berhards Gerhards un tikamies nākamreiz mūsu kanālā TV3 3.5. Nu ko? Šodien notiek pēdējais ceturtdaļfināla mačs. Akashi pret Midorimu. Akashi vajadzētu viegli uzvarēt. Viņam taču nav vājo vietu. Ja godīgi, es teiktu, ka katra brīnuma paudzes spēlētāja vājā vieta ir tā, ka viņi ir vienkārši pārāk labi. Viņi tā ir tikai pusauģi. Tādu talantu, kāds ir viņiem, cilvēki vienmēr vēlēsies izmantot savā labā. Tā tas visos laikos ir bijis un būs. Bet runājot par Midorimu, neviens nespēja paredzēt gājienus uz priekšu tik labi, cik viņš. Kāpēc tad viņš vienmēr neuzvar? Atceries, ko teica Capablanca. Viņš teica, es redzu vienu gājienu uz priekšu, bet tas ir labākais. Un tieši tādā stilā spēlē Akashi. Tu vari paredzēt principā visus viņa gājienus, bet tu nevari apturēt viņu. Midorima vienmēr spēlē vienā stilā. Viņš nekad neņem vērā citu ieteikumus. Ja viņš nemainīsies, tad viņam nav izredzu uzvarēt Akashi. Kāpēc sicīlieši? Akashi vienmēr ir spēlējis sicīliešus. Es vēlos saprast to, lai spētu viņu iznīcināt. Labi. Ir viens variants, ko tu pēc sicīliešiem var spēlēt. Lions C4. Kopš kuriem laikiem tu zini labāk, ko spēlēt nekā es? Es pats izlemšu, ko spēlēt. Nu, paskaties, tu spēlē Lions C4, tā esi ātri rokādi, un tad tu spēlē F4 ar uzbrukumu karaļa flangā. Akashi to negaidīs. Tu viņu izstīs no līdzsvaru. Domā, uzvarēs? Es darīšu visu, kas ir cilvēciski iespējams. Esam atpakaļ ēterā, lai turpinātu skatīties šo vēsturisko U20 Latvijas čempionātu šahā. Ar jums kopā atkal ir Deivids Berhards Gerhards. Šodien mēs noskaidrosim, kurš būs šī čempionāta pirmais fināls starp Seishiro Akashi un Sanni Midorimu. Lai gan šis ir tikai ceturtfināla fināls, uzvarētājs uzreiz tiks finālā, jo divi dalībnieki atteicās spēlēt. Tāpēc praktiski šo var saukt par pusfinālu. Otrais pusfināls būs starp Rjotu Kisei un Tomasu Kagami. Tik daudz labu spēlētāju, bet uzvarētājs beigās būs tikai viens. Pirmais spēlētājs, kurš dabūs 2,5 punktus, būs uzvarētājs. Šo maču esam gaidījuši ar nepacietību, jo beidzot mēs redzēsim, kā spēlē pats brīnuma paudzes kapteinis Seishiro Akashi. Runā, ka tad, kad viņš pielieto savu īpašo spēļu intuīciju, viņš vienkārši zina, kur likt savas figūras. Midorima savukārt zināms ar savu neticamo gājienu skaitīšanu. Viņš var paredzēt pilnīgi visus gājienus uz priekšu. Midorimam, kā vienmēr, blakus ir nolika šodienas laimīgā lieta. Viņš noteikti ir izskatījis horoskopus, lai pārliecinātu, ka veiksme būtu viņa pusē. Šis mačs jau ir nolemts. Labi, pietiks pūst pilīts, tūlīt sāksies. Akashi kā parasti spēlē sicīliešu aizsardzību.
Kuru variantu izvēlēsies Midorima? Jā, Akashi spēlē kā parasts. Nu, es esmu šeit lainas C4. Tipiskais Midorima. Viņš mēģina uzvaru, bet Akashi neizskatās satraucies. Midorima ir izskatījis visus gājienus, bet Akashi pat necenšas. Kaut kas te nav kārtībā. Kaut ko viņš tas attaisīja. Ko Akashi tagad darīs? Tas uzbrukums ir beidzies. Neticami. Kas par interesantu spēli? Pēc 2 gājieniem tu padosies. Es jau to paredzēju. Akashi parāda savu pārākumu, un Midorima ir spiests padoties. Zināju, ka Akashi ir stiprs, bet Nu ko, Akashi ir izvirzies vadībā, tagad otrā spēle. Otrajā spēlē Midorima spēlē Berlīnas aizsardzību. Šī atklātne ir zināma ar to, ka pret viņu ir grūti uzvarēt, tāpēc šo atklātni dēvē par Berlīnas sienu. Pagaidiet, ko? Akashi maina visas figūras. Kāpēc viņš atdod pārsvaru baltiem? laikam tā ir daļa no stratēģijas. Viņš provocē Midorimu. Neizšķirts. Kāpēc es spēlēju neizšķirts ar baltiem? Tev pašam tas jāsaprot. Tikai es izvēlos partijas likteni. Nu ko? Trešā spēle. Ko Midorima tagad darīs? Abi spēlētāji spēlē pilnīgi to pašu, ko pirmajā spēlē. Vai Midorimam padomā ir kaut kas jauns? To mēs uzzināsim. Kā tas notika? Tam nav nozīmes. Es vienmēr uzvaru, ja man vienmēr ir taisnība. Un ja tu turpinās pieļaut šādas kļūdas, tev nav izredzes. Man ir jāmainās. Kopš kuriem laikiem tu zini labāk, ko spēlēt nekā es? Nu, paskaties, tu spēlē lainas C4, tā esi ātri rokādi, Akashi to negaidīs. Tu viņu izstīs no līdzsvaru. Reiz pa reizei arī jāieklausās citos. Pagi, kāpēc viņš aizteiktu laidi? Ko Midorima dara? Laidnis C4. Slavenais Fišers sozina uzbrukums. Viņš maina stilu. Tas ir vienīgais veids, kā var uzvarēt Akashi. Nu, Akashi satveries. Jā, viens. Šitam es nebiju gatavs. Akashi ir mazliet pārsteigts, bet saglabā mieru. Midorima ir sācis uzbrukumu karaļa flangā. Fascinējoši. Šis ir pilnīgi cits Midorima.
viņš ir uzlabojis savu spēles stilu. Midorima lieliski apvieno strateģiskos konceptus ar taktikām. Katram patīk šis Akashi. Kas te notiek? Akashi zaudē. Midorimas upuri vienmēr ir pareizi. Akashi ir spiests padoties. Šī tik bija spēle. Mans nopelns. Midorimas ģeniālā ideja spēlēt Lions C4 ir atmaksājusies. Bet ko tas Gerhards tur mūl? Šis mačs ir nolemts. Šī partija arī bija izlemta. Priecājos, kamēr vari. Rezultāts ir izlīdzināts. Tas, kurš uzvarēs nākamo spēli, tiks finālā. Midorima ir izvēlējies Karo Kana aizsardzību, ļoti stabila izvēle. Akashi 3 gadus bija brīnuma paaudzes līderis, un zaudēt viņam ir apmēram tāpat kā nomirt. Tu jau zini, es neko zemāk par izcilību no tevis negaidu. Šādās situācijās Akashi aktivizē savu alter ego. Viņš kļūst par mašīnu, kas ir ieprogrammēta uzvarēt. Bet viņā pazūd cilvēciskais elements. Dāmas un kungi, jūsu uzmanībai Akashi intuīcija. Es redzu visu. Kas saka, šī lēcies? Tā, plāna maiņa. Tu esi pārāk paredzams. Mani gājieni ir neapstrīdami. Viss notiek tā, kā Akashi to vēlas. Figūras dejo pēc viņa flautas. Akashi pilnīgi kontrolē spēli. Uz visu, ko Midorima dara, Akashi ir soli priekšā. Un šīs ir beigas. Šis mačs bija izlemts no pirmā gājiena. Man nebija nekādu cerību. Midorimas pozīcija vienkārši sabrūk, ir sāpīgi uz to skatīties. Midorima var darīt, ko viņš vēlas. Šis mačs reāli ir nolemts jau. Laba spēle. Jāatzīst, tu spēlē labāk nekā es gaidīju, bet mūsu līmeņi ir pārāk atšķirīgi. Mačs ir beidzies 2,5 pret 1,5. Akashi tiek finālā, kur viņam būs jāspēlē pret uzvarētāju no otrā pusfināla mača starp Ryoto Kisei un Tomasu Kagami. Jūtu līdz tam, kuram būs jāspēlē finālā pret Akashi. Ar jums kopā bija Deivids Berhards Gerhards un tiksimies nākamajā reizē mūsu kanālā TV3,5. Ja mēs neapturēsim viņa perfekto kopiju, mums nav cerību. Bet Kise jau spēlē jūsu stilā.
Jā, bet spēlēt pret Kisei ir kā spēlēt pret visiem brīnuma paudzes spēlētājiem vienlaicīgi. Redzēji, kā viņš uzvarēja Haizaki? Kisei ir nesalīdzināmi stiprāks nekā agrāk, es vakar viņu satiku. Domā, ka tu uzvarēsi Kagami? Es netaisos lauzt savu solījumu. Kroku, tu esi brīvs. Vari atpūsties. Mums tā palīdzība vairs nav nepieciešama. Neuztraucies. Nākamgad, kad mēs vairs nebūsim viena komanda, es spēlēšu pret Takashi. Es iznīcināšu viņa ego. Ir tikai viens veids, kā viņu uzvarēt. Tev mačs ir maksimāli jāpagarina un jāiegūst pārsvars jau no paša sākuma. Citu iespēju mums nav. Bet reiķinies ar to, ka Kisa gribēs sevi pierādīt. Viņu tomēr pievienoja brīnuma paudzei pēdējo. Uzvarēsim. Sveiciens, cienījamie televīzijas skatītāji! Ar jums kopā ir komentētājs un šaha eksperts Deivids Berhārds Gerhards. Un drīz sāksies otrais Latvijas čempionāts pusfināls šahā starp Ryotu Kisei un Tomasu Kagami. Es knapi esmu atguvies no vakardienas asinsspirts, kad mēs visi redzējām, kā Akashi uzvarēja Midurim. Bet esmu izdzēris kafiju, tad jau būs labi. Šodienas pusfināla noteikumi ir sekojoši. Pirmais, kurš dabūs 3,5 punktus, ir uzvarētājs. Kisei tika pusfinālā uzvarot Rihardu Haizaki 2,5 pret 1,5. Savukārt Kagami pavisam nervu kutinošā mačā uzvarēja brīnuma paudzes otro numuru Dāvi Aomine. Kisei perfektā kopija pret Kagami spēju adaptēties. Spēlētāji ieņem savas vietas. Kādu stratēģiju varētu Kagami pielietot? Es nezinu, jo Kisei vajag spēlēt kā ik viens no mums. Kagami izvēlējies vecendiešu aizsardzību. Šī atklātne ir riskanta, bet pozīcija ir ļoti sarežģīta. Darīsim, kā Kuroko teica. Kagami dodas uzbrukumā. Kagami realizē mūsu izstrādāto plānu. Kas šitie pa pekstiņiem? Bērni, skatieties un mācieties. Reizēm arī atkāpties ir labi. Kagami upurē zirgu. Kisei ir šokā. Labi, padodos. Kisei padodas un Kagami iegūst pirmo punktu. Tā. Es netaisos lauzt savu solījumu. Kisei spēlē uz neizšķirtu. Viņš laikam negrib atklāt savus īpašos gājienus paša mača sākumā.
atkal nešķirts? Nu, veči, šis ir pusfināls, jo Haidī. Kāpēc viņš piekrīt neizšķirtiem? Laikam viņš taupa spēkus. Laiks rīkoties. Pats, tas ir sācies. Un šobrīd ir deja vu sajūta. Šeit es zinu, ko Kisai darīs. Ko Kisē dara? Kisai piloto Akashi intuīciju. Tā ir priekšētā kopija. Vēl viens Akashi stila gājiens. Pats, kas par gājienu? Pats, to lai Kagami dara. Dāmas un kungi, jūs šobrīd redzat Ryoto Kisai visā savā plaukumā. Kagami ir spiests kapitulēt, pēc diviem nešķirtiem Kisai izlīdzina rezultātu. Plāna otrā stadija var sākties. 5. spēlē abi spēlētāji spēlē neticami ātri. Kisai izskatās tomēr pārliecinošāks. Cik ilgi viņš vēl varēs pielietot savu perfekto kopiju? Kāds ir iespējams? Kisai spēlē tikpat ātri kā Ao minēja, sagroja Kagami karaļa flangu. Kā lai es apturu viņa perfekto kopiju? Es atvainojos, bet kā var apturēt kādu, kurš var vienkārši pielietot jebkuru spēlētāju spējas? Kisai tagad ir vajadzīgs 1 puspunkts, lai uzvarētu. Bet Kagami savukārt ir obligāti jāuzvar, ja viņš grib saglabāt cerības. Sapratu, viņa perfektā kopija ir efektīva tikai, ja viņš ir gatavs. Nospēlēsim to, kam viņš nebūs gatavs. Karaļa gambīts? Nu ko? Te viens ir skaidrs. Šajā spēlē nebūs nekāds neizšķirts. Te būs tikai vai nu uzvara, vai nu zaudējums. Kisai, protams, pieņem gambītu. Šī spēle tikai nesen sākās, bet Kagami jau ir attīstījis visas figūras. Pats. Pilnīgi studiju notrīcēja no šī zirga upura. Jā, Kisē sāk atspēlēties, bet viņš nogurst. Saņemies. Vēl tikai mazliet. Izmanto pēdējo spēku, kas tev ir. Kisai šo upuru nepieņem. Kagami jau otro reizi upurē zirgu. Pagaidiet, bet Kisai var nokaut torni. Kas te notiek? Man nav izvēles. Es sapratu. Lai gan Kagami ir atdevis torni un zirgu, visas viņa figūras harmoniski strādā kopā. Tāpēc ar visu to, ka Kisai ir vairāk figūras, tam nav nozīmes. Tas nav iespējams. Kagami, šī tava iespēja. Un viņš to izmanto. Kā viņš to dara? Trīskāršā dākša ar zirgu. Es padodos. Vai es spēju noticēt tam, ko es redzu? Kagami izlīdzina rezultātu. Pēc 6 spēlēm rezultāts ir 3-3.
Ziniet, es mazliet paklusēšu. Izbaudīsim labāk šo vēsturisko brīdi. Man nav ne mazāks nojausmas, kopš uzvarēt 50-50. Ai, esam nonākuši galotnē, kur abiem spēlētājiem ir pretējās krāsas slāņi. Kagami ir par vienu bandinieku vairāk, bet neizskatās te kāds uzvarēs. Šeit, kad mēs tuvojamies, vairāk neizšķirtam. Vienīgais veids, kā Kagami var uzvarēt, ir, ja viens no bandiniekiem kļūs par dāmu. Bet maz ticams, ka tā patiešām notiks. Tā, karali jāvirz uz centru. Tā jābūt neizšķirtam. Kisai, tu vari visus nokopēt, bet mani tu nenokopēsi, jo man nav stila. Nu, David Gerhard, nokomentē šo. Kas tā paramalīja? Jāni, kas tiešai saplīsies. Ko? Ej tu nost, un pielic. Tiešai nav saplīsusi. Kagami atdeva savu vienīgo laidni, lai iedotu savam karalim laiku. Tagad viņam ir iespēja vienu no saviem bandiniekiem aizradzīt uz augšu. Kad viņš to izdarīs, viņš varēs pārvērst bandinieku par dāmu, un spēle būs beigusies. Kā viņš to izdarīja? Četri pret 3. Kagami ir uzvarējis Ryota Kisai un ir ticis finālā, kur viņam būs jāspēlē par brīnumu paudzes bijušo kapteini Seishiro Akashi. Dāmas un kungi, sakiet paldies, ka esat dzīvi tieši šajā laikā. Kad varēsiet teikt saviem bērniem un mazbērniem, ka bijāt daļa no šī Latvijas U20 čempionāta šahā. Kisai, es izdarīju visu, ko es varēju. Tu pelnīt uzvarēji. Uzvarīt to egoistu. Labi, boss. Uztraucies esi, jā? Rīt es šaha federācijai prasījuši, lai paceļ prasības. Citādi Latvijas šahs būs pagrīdes līmenī. Uzmanies, vispirms tev vajadzēs uzvarēt. Rīt tev fināls pret Akashi. Un teikšu godīgi, Akashi ir vienīgais spēlētājs, kurā es neredzu vājās vietas. Tu neesi ar viņu spēlējis, lai saprastu viņa spēles stilu. Darīsim tā. Es mājās izanalizēšu visas Akashi partijas. Tavs uzdevums būs trenēties mājās pašam, līdz es tev piezīmēšu un teikšu, ko darīt. Labi, boss. Pagaid, sapratu, beidzot, jā. Būs. Klau, es sapratu, kāpēc viņš vienmēr tik viegli uzvar. Ko tu uzzināji? Viņš vienmēr nosaka spēles gaitu. Ja viņš vēlēsies uzbrukt, tad tev būs jāmāk aizsargāties. Ja viņš vēlas mierīgu spēli, tad viņš nomainīs dāmas un pāries galotnē. Un tev vajadzēs mācīt spēlēt galotni. Visi grib viņu uzvarēt agresīvā spēlē, bet tas tā nestrādā. Vajag būt neparedzamam. Ko tu man iesaki darīt? Aizēju uz šaha skolu un paņem tālu grāmatu, jo vienīgais veids, kā uzvarēt Akashi, ir spēlēt kā tālam. Nu, bet tāls taču spēlē agresīvi. Tu teici, ka agresīva spēle pret viņu nestrādā. Jā, bet tāls vienmēr izjauca spēles gaitu un pretinieka apjuka.
Noteikti paskaties Tāla un Botviņika maču 60. gadā. Ja tu spēlēsi tā kā tā laika Tāls, tad tu noteikti uzvarēsi Akashi. Labi, es jau skrienu. Tā ir viss, ko man vajag. Almīnei, man vajag, lai tie iemāc man redzēt taktikas. Ko tu di? Nu, parādi, kā šajā pozīcijā jāspēlē. Gājiens baltajiem. Nu, kādi komentāri? Kas pa sviestu? Kā domā, kā es varētu reaģēt uz kaut kādu šādu miskastu? Un es tev nemaz neteicu, ka es tev atnācu šeit mācīt taktikas. Bet kāpēc ne? Tu laikam esi jūcis, ja tu domā, ka es mācīšu taktikas tam, kurš apmācīja cilvēku, kurš mani uzvarēja. Labi. Skaties. Tu ļoti labi redzi katra šahista vājās vietas, jo tu vienmēr izskati visas opcijas. Bet, kad runa iet par taktikām, tev nav jāskaita visi gājieni. Ir parasti motīvi, kuri jāatcerās, un tev pietiks, ja tu skaitīsi 2 vai 3 gājienus. Saprati? Ej, tu nost. Paldies tev! Liecies mierā. Es vienkārši redzēju to, cik skumji tu skaties uz mani, un palika tik žēl, ka es izdomāju palīdzēt pats sev. Mihails Tāls. Viņu dēvēja par burvi no Rīgas. Viņš bija slavens ar savu neparedzamo spēles stilu, un viņa slavenākais izteiciens bija: tev jāiedzen pretinieks mežā, kur 2+2 ir 5, un vienīgais ceļš ārā ir plats tikai vienam. Tāls šahā saskatīja cilvēcisko elementu, tāpēc viņš bieži varēja uzvarēt spēcīgākos spēlētājus, nespēlējot pat labākos gājienus. 1960. gadā viņš uzvarēja slaveno Mihailu Botviņiku. Vairāk spēļu laikā Mihails Tāls izdarīja tik neparedzamus gājienus, ka viņa pretinieka seja kļuva sarkana. Mača laikā dažās spēlēs skatītāja bija tādā sajūsmā, ka tiesnešiem bija jāklusina skatītāji. Tāla labākās partijas. Tāls Smislavs, 1959. gads. Tāls Fišers, 1959. gads. Tāls Svetins, 1969. gads. Tāls Kaspārovs, 1992. gads. Tāls Larsens, 1964. gads. Tāls Botviņiks, 1960. gads. Almīnē! Ko viņš grib? Klausies, man tūlīt sāksies fināls pret Akashi. Man vajag iesildīties. Uzspēlējam.
Uz ko es skatos? Viņš pakās. Nu, pagaidi, es tikai iesildos. Spēlējam vēlreiz. Tu stulbs esi? Tev drīz būs jāspēlē fināls ar Akashi. Bet pasteidzies! Sveicieni šaha līdzjutējiem, kuri ir sapulcējušies, lai skatītos šo vēsturisko U20 Latvijas čempionātu finālu šahā. Ar jums kopā atkal ir komentētājs un šaha eksperts Deivids Berkhards Gerhards, un drīz sāksies fināls starp Seishiro Akashi un šī gada sensāciju Tomasu Kagami. Akashi tika finālā uzvedot Sanni Midorimu ar rezultātu 2,5 pret 1,5. Savukārt Kagami pār spīti visām prognozēm uzvarēja Dāvi Ominei 2,5 pret 1,5. Un Ryotu Gisei 4 pret 3. Bet šodien viņam priekšā būs viņa lielākais izaicinājums – mačs par U20 čempionātu titulu ar brīnumu paudzes bijušo kapteini Seishiro Akashi. Kāda tev sajūta, ka tu neesi finālā? Kāda sajūta būt idiotam? Tūlīt sāksies? Jā. Fināla noteikumi ir sakojoši. Pirmais, kurš izcīnīs 4,5 punktus, ir uzvarētājs. Ja rezultāts būs 4,5 pret 4,5, tad tiks spēlēts playoffs līdz pirmajai uzvarai. Mums ir ienākusi ziņa, ka šim finālam ir pieslēdzies rekordliels skaits skatītāju. Kopā vairāk nekā 1 miljons visā Latvijā. Un apmēram tikpat liels skaits ārzemēs. Ir pat ienākusi ziņa, ka starp skatītājiem ir vairākas amatpersonas un slavenības kā bijušais Ventspils mērs Aivars Lembergs, dziedātājs Lauris Reiniks, bijušais pasaules čempions boksā Mairis Briedis, vairākkārtējs Tour de France dalībnieks Toms Škuiņš un pat valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Labi, man pilnīgi skrien cauri zosāda, to lasot, tūlīt sāksies. Labi, paskatīsimies, cik ilgi tu izturēs pret mani. Spēlētāji ir ieņēmuši savas vietas. Pirmajā spēlē spēlētājs spēlē itāļus. Es domāju, ir gaidām mierīga spēle. Jo vienīgais veids, kā uzvarēt Akashi, ir spēlēt kā tālam. Kā spēlēt tāls? Kagami spēlē Evansa Gambītu jau pirmajā spēlē. Kaut kas neticams. Evansa Gambītu 1827. gadā izgudroja britu jūrnieks kapteinis Viljams Deivis Evans. Abrīnojam, ka pēc gandrīz 300 gadiem šo atklātni vēl mēdz spēlēt mūsdienās. Evans Gambīts? Bet tas ir novecojis variants. Tā ir daļa no stratēģijas. Tev vajadzētu to saprast. Izties ļoti pārliecināts. Akashi ņem bandinieku pēc bandinieka. Kas Kagami ir padomā? Es esmu gatavs. Viņš ir zonā. Interesanti. Tā tad zona. Kagami jau ir zonā. Kāda vispār ir sajūta, ka tu esi zonā? Laiks paliek lēnāks, viss paliek skaidrs arī, bet tev to nesaprast. Un tāpēc es arī jautāju. Akashi nav izvēles, un viņš ir spiedis aizsargāties. Kagami ir piespiedis Akashi karali palikt centrā. Izskatās, ka viņš ir analizējis tāla partijas. Davai, Kagami, tagad uzbrauc. Ar karali centrā Akashi ir spiests padoties. Yeah!
Kas to būtu domājis? Kagami ir izcīnījis pirmo punktu. Es kontrolēju spēli. Dāmas un kungi, Akashi zona un intuīcija vienā. Man ir pilnīgi bail skatīties, kas tagad notiks. Es nekad neesmu redzējis Akashi zonā. Man interesē, kas varētu notikt. Evans ir Gambīts. Viņš spēlē to pašu, ko es. Akashi gājieni pilnīgi pārvērš visu turnīra atmosfēru. Kagami ir zonā, bet viņš knapi tiek līdzi. Vāc! Ko lai dara? Kas tur vispār notiek? Skaties. Es esmu zonā, bet Akashi man tāpat tiek līdzi. Tas nav iespējams. Akashi sagrauj Kagami pozīciju un Kagami ir spiests kapitulēt. Rezultāts ir izlīdzināts 1-1. Man ir sajūta, ka es skatos kaut kādu Netflix seriālu. Rakstiet komentāros, kā jūsuprāt šo varētu nosaukt, ja to radītu Netflixā. Akashi spēlē izcilošu aizsardzību, tāpat kā savā mačā pret Midorinu. Kagami saprat vienu ļoti būtisku lietu. Viņam nekad nebūs tik laba intuīcija, cik tādiem monstriem kā Akashi un Aomine. Bet šahā, līdzīgi kā citās spēlēs un sportveidos, ja tu nosaki spēles tempu, nosaki spēles gaitu, pakļauj savu pretinieku nemitīgam spiedienam, tad neatkarīgi no tā, cik stiprs viņš ir lielisks cerības uzvarēt vienu. Viņš vienmēr nosaka spēles gaitu. Ja viņš vēlēsies uzbrukt, tad tev būs jāmāk aizsargāties. Akashi, tu varbūt domā, ka kontrolē spēles gaitu, bet es to mainīšu. Ko tu saki par šo? Spēlētāji ir aizgājuši uz sicīliešu drakonu variantu. Šis ir viens no vissarežģītākajiem sicīliešu aizsardzības variantiem, kāds ir šahā. Tāpēc es jūs brīdinu, turieties pie saviem sēdekļiem. Kagami nemaz nav ietekmēts no zaudējuma un dodas uzbrukumā. Kagami liek par sitieniem toni, kas pat ģeniāli ideja. Ja Akashi šo toni kaus ar zirgu, tad Kagami ar daunu ieliks matu. Kagami nemitīgi spēlē visaktīvākos gājienus, kādi vien ir. Akashi ir pakļauts nemitīgam spiedienam. Akashi sejas izteiksmē vairāk nav tāda pārliecība kā iepriekš. Akashi zaudēja. Akashi kapitulē un Kagami atkal izvirzās vadībā. Šoreiz spēlētājs spēlēja klasiskos spāņus.
Pieliksim punktu. Akashi dod spēcīgu triecienu centrā, lai atbrīvotu ceļu savām figūrām. Pagaid, viņš upurē, bet tā var darīt te? Loģiski. Kagami ir savācis savā komplektā vairākas figūras, bet Akashi bez žēlstības turpina uzbrukt. Pagaid, kas tur notiek? Neticami. Šo gājienu Kagami negaidīja. Nav tā, ka Akashi visu laiku redz tālu uz priekšu. Viņš vienkārši zina, ko spēlēt. Partija ir beigusies. Viss. Kagami padodās. Akashi izlīdzina rezultātu 2-2. Neizšķirts. Interesanti. Par ko šobrīd domā Kagami? Es aizmirsu nopirkt pelmeņus. Pēc pirmās 4 spēļu asinspirts abi spēlētāji vienojās par neizšķirtu. Rezultāts paliek vienāds. Šoreiz Kagami spēlē Berlīnas aizsardzību. Atkal labi spēlētāji mainās ar figūrām, te laikam būs neizšķirts. Neizšķirts. Garlaicīgi. Pēc 5 spēlēm rezultāts ir 3-3. Es ļoti šaubos, ka tas bija Akashi pa plānam. Akashi atkārto sicīliešu aizsardzību. Saņem šo Akashi. Kas tas par gājienu? Kagami upurē zirgu. Vai šis zirgu upurs ir korekts? Kas tas par šāhu? Tam nav nozīmes, jo Akashi nezinās, ko darīt. Akashi pieņem upuri. Līnijas ir atvērtas. Uzbrukums var sākties. Izskatās, ka Akashi ir veiksmīgi aizsargājies. Ko Kagami tagad darīs? Dāma F4. Nē, es zināju. Dāma F4. Ģeniāli. Es sapratu. Šī pozīcija ir pārāk haotiska, lai Akashi zinātu, ko jādara. Pasties, tā kombinācija atgādina mūsu partiju, ka toreiz es te uzvarēju. Neatceros neko tādu. Akashi, tu zaudēsi, jo tu esi viens pats, bet man palīdz Kuroko. Šādi nevar spēlēt, kā viņam izdodas. Šī spēle ir beigusies. Agrāk vai vēlāk Akashi tiks nometots. Kagami iegūst vērtīgu punktu. Viņam ir vajadzīgs tikai puspunkts, lai uzvarētu. Kagami, ja tu zaudēsi, es tevi reāli nostīšu. Akashi nekad nav bijis šādā situācijā. Abi spēlētāji ir nonākuši vienā no sarežģītākajiem Nimcoviča aizsardzības variantiem.
Šo variantu savā laikā spēlēja leģendārais Mihails Botviņiks, vēlāk Kaspārovs un citi leģendāri spēlētāji. Man jāmainās. Šis lepnums man noraks. Tu man vairs neesi vajadzīgs. Akaši uzbrukums nav izdevies. Kaut kas nav kārtībā. Es nespēju te noticēt. Latgalietis Kagami ir kļuvis par U20 Latvijas čempionu šahā, uzvarot brīnumu paudzes pirmo numuru Seishiro Akashi. Es zaudēju? Tad lūk, kā tas ir. Dāmas un kungi, laikam vajadzēs jaunu nervu sistēmu. Es nekad nebiju gaidījis, ka es kaut ko tādu teikšu, bet tas ir labi, ka Kagami uzvarēja. Tagad tik jāgaida, ko teiks par to visu šaha federāciju. Nu ko, ar jums kopā bija Deivids Berghards Gerhards, un man ir žēl to teikt, bet mēs nākamajā U20 čempionātā šos spēlētājus vairāk neredzēsim. Bet mēs viņus varēsim redzēt citos čempionātos un turnīros. Palieciet kopā ar TV3.5. Jāni, vispār vajadzētu jaunu kameru iegādīties. Es laiku filmēju kaut kādu telefonu. Es jūtos savādāk. Kaut kas ir mainījies. Kad ieradīsies tas kverpus? Drīz jau jābūt. Nu ko, man ir jaunumi par šaha olimpiādi. Es jums nolasīšu ēpastu. Latvijas šaha federācija oficiāli uzaicinājusi mani pārstāvēt Latviju šaha olimpiādē Uzbekistānā. Un Kuruko ir uzaicināts, lai viņš būtu galvenais treneris, kurš visus gatavos spēlēm. Tu pieduries, kāpēc es tevi uzaicināju? Tam vajadzēja būt man viennozīmīgi. Ko lūdzu? Nā, šaha federācija pieņēmis pareizo lēmumu. Padomājiet paši, Kuroko gatavoja Kagami, lai viņš uzvarētu tik vienu no mums. Viņam tas izdevās. Domāju, Latvijas izlases būs gandrīz neuzveicama. Tu esi to pelnījis. Ko tagad? Kas tev būtu domājis, ne? Nevienu no mums nepieņem uz izlasi. Man vienalga. Es došos uz Uzbekistānu. Lai satiktu Kagami? Nē, tu idioti. Es spēlēšu turnīrā, lai kļūtu par lielmeistaru. Bet kad? Nezinu, bet es būšu lielmeistars. Mēs visi turpināsim spēlēt šahu. Varbūt kādu dienu mēs visi būsim izlasē. Midramam ir taisnība. Kagami visos mums atjaunoja deksmi. Ja mēs turpināsim spēlēt šahu, pienāks diena, kad mēs visi būsim olimpiādā. Tāds ir mūsu liktenis.